ceru, ka tu neesi tas tips, kurš pa naktīm dzer kečupu no pudeles. Bet es tev gribēju parādīt, kā atšķirās šie divi kečupi. Nesaku, ka kāds no viņiem ir veselīgs, bet ir vērts pievērst uzmanību tādām niansēm kā cukura daudzums kečupā un citos pārstrādātajos produktos, jo šim produktam attiecīgajam ir 24 grami cukurs, 5,1 uz 100 gramiem, protams. Neviens no viņiem nav super veselības ēdiens, bet cilvēki viņus izmanto, es arī izmantoju, un tāpēc es labāk izvēlos kečupu, kurā ir mazāk cukurs, un līdz ar to es varu dienas gaitā ietaupīt kalorijas. Un tā mēs varam skatīties uz daudz produktiem. Izvēlamies variantu, kurā ir mazāk kalorijas, mazāk cukurs, ir vērts pievērst tam uzmanību.